Ieklausieties, Tērauda-Lietuvas iela, Starta iela un pat maigā Atlasa iela izrādās savu vārdu ir aizguvusi no mašīnu būves fabrikas, un tas atrodas kaut kur tur. Te lejā ir Gaujas iela, tur Abolas ielas strupceļš un pāri dzelzceļam Starta iela. Šis raidījums būs veltīts dažādu paudžu puiku jaunības gadu labākajām atmiņām. Gaujas iela sākas no Brasas tilta. Kreisajā pusē ir Garnizona un Miķeļa kapi, bet zem tilta atrodas ielas jaunākā daļa. Patiesībā tas ir Ķīšas ar ielas posms, ko 1937. gadā atdeva Gaujas ielai. Šā posma galvenie nomnieki kopš 20. gadsimta ir Telnieki un Akmeņkaļi, lai gan tagad te atrodas arī citas firmas. Gaujas iela sākumā bija Heila muižas ceļš, ko 1902. gadā pārdēvēja par bīskapa Mēnhārta ielu. 1923. gadā ielai deva Gaujas vārdu. 1660 metrus garo ielu pāršķir Vairoga ielas satiksmes pārvads. Zem tā paliek Augstrozes iela, agrāk ceļš uz Bērzu muižu, kas Rīgas plānā bija iezīmēts jau 1898. gadā. Bērzu muiža piederēja Fon Bulmerinku dzimtai un atradās pie tagadējās Atlas ielas. Atlas ielai vārdu deva mašīnu fabrika Atlas 1899. gadā. Tā ir iela, kas zaudējas posmu pēc posma, paplašinoties dažādiem rūpniecības uzņēmumiem. Tagad to no abām pusēm nodala vārti. Šaipus vārtiem ir vēl viena iela, kam vārdu devis sen aizmirsts rūpniecības uzņēmums Rīgas metālrūpnīca. Tērauda-Lietuvas ielā dzīvojamās ēkas ir labajā pusē, jo kreisajā bija metālrūpnīcas teritorija, kur Latvijas laikā iekārtoja valsts linu monopolu noliktavas, bet padomju gados pasta noliktavas. Zīmīgs akcents ielas galā ir arhitekta Ernesta Štālberga projektētais kiosks pieturā pie Gaujas ielas. Tajā pusē mēs redzam klasisko Rīgu, kas noslēdzās, teiksim tā, ar šīm te klasiskajām celtnēm 13. gadā celtajām, 1913. gadā. Un šeit pa labi mēs redzam industriālo Čiekurkalnu sirdi, kurai pirmsākums ir meklējams 19. gadsimta pašās beigās. Par Čiekurkalna vēsturi mēs varam sākt runāt aptuveni no 1870. gada, kad tiek parcelēta, sadalīta atsevišķos zemes gabalos Šrajena muiža. Ļoti daudz cilvēki 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā līdz pat Otrajam pasaules karam pat Čiekurkalnu savādāk nesauc kā tikai un vienīgi par Šrajenbušu. Viesim no Rīgas centrālās daļas varbūt nebija īpaši droši ap sirdi, jo vide bija tipiski latviska, tipiski strādnieciska vide ar saviem izturēšanās principiem, ar savu ikdienas dzīvi, un momentāli šis te iebraucējs kaut kādā veidā izcēlās uz šī fona, un reizēm, ja nemācēja uzvesties kā nākas, varēja arī dabūt kādu brāzienu pamatīgi. Valču iela, jeb tagadējā Starta iela, tās sākuma posmā gar dzelzceļu tiešām līdzinās skrejceļam, bet tad seko pagrieziens un aiz tā iela sazarojas. Vēl 2001. gadā te bijusi dubļu jūra, bet 28 firmām, kas atrodas Starta ielā, beidzot izdevies pārliecināt Rīgas domi, ka iela jāsalabo. Ielas dīvainā konfigurācija veidojusies tā. Starta iela gāja caur šito rūpnīcu. Tā rūpnīca saucās Kompresors, un Starta iela gāja caur kompresoru uz šo ielu. Bet, kad kompresors saka darboties, te viņi vienkārši aiztaisīja vienu ielas pusi un otru ielas pusi, un nebija, kur cilvēkiem braukt, un viņi brauc apkārt kompresoram, un tā izveidojās Starta iela. Nikolai Zahārova pārziņā ir kādreizējās rūpnīcas Fēniks korpusi, kas bija iemesls senās Valču ielas pārdēvēšanai par Starta ielu. Mēs redzam šeit vienu, teiksim, lielāku ēku un tālāk 3 nedaudz mazākus korpusus, ja? Un visi šie 4 korpusi kopā tika pielāgoti sporta vajadzībām. Tas notika tāpēc, ka Latvija 37. gada maijā uzņēma 2. Eiropas čempionātu basketbolā. Citur mums nebija, kur rīkot, mēs spinamies vispār pa ļoti mazām zālītēm, mocījamies, ja? Un šāds sporta nams bija nepieciešams ne tikai šīm meistarsacīkstēm, bet arī Latvijas basketbola attīstībai.
Latvijas izlase toreiz palika 6. vietā tikai, kas ļoti satrieca visus līdzjutējus. Mēs bijām cerējuši uz, droši vien uz čempionu, ja mēs bijām pirmie Eiropas čempioni. Taču 35. gadā mēs no Ženēvas pārvedām Eiropas čempionu godu. Kas notiek tālāk? Ir beigušās Eiropas meistarsacīkstes. Bet, godīgi sakot, ar to brīdi šis sporta komplekss tikai sāk tā īsti strādāt. Tas ir Latvijas basketbolam milzīgs atspaids, ka tagad vienreiz ir kur trenēties, jo bez lielās zāles, kurā notika lielie šie valstu mači, blakus šeit mēs redzam vēl 3 korpusus, kur dalīt uz pusēm. Tātad vēl 6 sporta zāles basketbolam un volejbolam. Ko tas deva? Tas deva to, ka 39. gadā Latvijas meistarsacīkstes vīriešiem piedalījās jau 92 komandas. Bet sākās Otrais pasaules karš, vācieši aizbetonēja zāles grīdas un iekārtoja te tanku rūpnīcu, bet pēc kara to pašu turpināja krievi. Tagad korpusi ir tukši. To, kas ir bijis un kas ir kalpojis Latvijas sporta attīstībai, nevar nojaukt. Viņu noteikti jārekonstruē, jārestaurē, lai tiešām viņi kalpot turpmāk arī sportam. Andrejs Johansons grāmatā Rīgas svārki mugurā aprakstījis kādu Gaujas ielas māju. Bijušais televīzijas operators Jānis Streimans ir šīs mājas puika. Augšā pēdējais loks, tas bija būtībā tur trepes un tas loks augšā. Tas bija virtuves loks. Blakām bija vēl viens loks, tas bija ēdamistabas loks. Un pārējie logi tanī pusē. Apakšējā stāvā bija kantoris, tas viss telpas aizņēma linoliktavu kantoris. Un te glabāja velosipēdas darbinieki tanī laikā, un tagad brauc mašīnas. Un, ziniet, es pat tādas nelietības strādāju. Viņu velosipēdiem šad tad pavizinājos. Es tā iebraucu to velosipēdu, noliku, un tūlīt tas īpašnieks nāca. Un es tā drālsmēju, vai viņš zinās, ka kāds ir kustinājis, bet nē, viņš aizbrauc pēc tā. Ļoti labi. Un te tāds patīkams mums kā bērniem tāds stūrs bija, jo mēs jau spējām par šito te vietu iziet cauri, tā kā caur sietiņu iziet cauri. Un tad mēs skaitinājām mūsu sētnieku un tā netika ātri beigām, lai viņš varētu tā kā pieskriet tuvāk klāt. Un kā tikām pie sēta, mēs, protams, starpām izbraucām visu savu. Un viņš palika mums vicinot to slotu un viss arī tur runājot, bet tas tā. Tur bija veikals un tur par 1 santīmu es varēju 2 mazas konfektītes dabūt. Un galvenais jau, kas tā pādē man šausmīgi patikās. Vīrieši sirds, ziniet kā. Gaujas ielā 11 pirms 80 gadiem bija valsts linu un kaņepāju monopolu uzņēmumu centrālās noliktavas. Noliktavu pārsirds bija rakstnieka Andreja Johansona tēvs. Šajā teritorijā notikušas arī starptautiskās Rīgas lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu izstādes. Man šausmīgi patīkās mašīnas līdz šim brīdim. Patīkās. Tad es šeit stāvēju. Tur bija tāda sargbūdiņa. Un vienmēr braucās smagās mašīnas. Un tad no sākuma ir tie sargs, attais viņam doto caurlaidu, kādu papīru tur dod, lai braukt ārā, paņem to puiku līdzi. Man aizveda eksportos, nostījos kā izkrāmēja mašīnu. Brauc, tad jau vēlāk, kad jau tas tā bija, visi man pazina. Tad jau nevienam nevajadzēja man braukt. Es stāvēju, man paņēma, aizbraucu uz to pusi, jāgaida rindā, ar citu mašīnā brauc atpakaļ. Čiekurkalns attīstījās vairākos attīstīšanās posmos. 1904. gadā ieviesās pirmais bruģis. Tad arī vienlaicīgi parādījās pirmās petrolijas laternas, kas apgaismoja Čiekurkalna ielas, bet 1913. gadā bija otrais tāds Čiekurkalna attīstības bums, kad uzbūvēja šeit redzamo ūdenstorni. Varētu teikt, ka ūdenstornis patiesībā ir Čiekurkalna tāds simbols, ar ko viņš asociējās visiem. Tad pakāpeniski sāk ieviesties ap 13. gadu arī centralizēta elektroapgāde. Šur tur ieviesās arī centralizēta gāzes apgāde un kanalizācija. Laika posmā no 20. gadsimta sākumu līdz Pirmajam pasaules karam tiek izbūvēta arī šī te tramvaja līnija, kas sākotnēji sadalījās 2 posmos. Viens posms bija līdz šim te dzelzceļam, tilts nebija uzbūvēts. Un nākamais posms turpinājās jau pēc dzelzceļa, tā dēvētā 11. tramvaja līnija,
kas bija no Čiekurkalna sākuma līdz pat Meža parkam. Tālāk mēs redzam interesantu tādu arhitektonisku veidojumu, tā dēvēto apaļo kiosku, kas ir uzbūvēts īsi pirms Otrā pasaules kara sākuma 1939. gadā. Un speciāli tika izveidots tātad, lai apmierinātu cilvēku dabiskās vajadzības, tātad apvienoja gan tualeti sevī, gan arī iespēju iegādāties žurnālus, citas sīklietas, kas ir nepieciešamas. Es neatceros, teiksim, tos saimnieks, bet es atceros viņu suni, vai ne? Tas bija tāds liels raips doks, kas bija iemācīts iet, ka viņš viens pats gāja pēc avīzēm. Tad jau satiksme bija mazāk daudz, un te pie tramvai pieturs bija avīžu kiosks, un tad suni izlaida ārā, tad viņš aizgāja, ap priekšķepām uzmetās uz letes, tad viņam iedeva zobos avīzi, un tad viņš atnes mājās. Bet kā ar to naudu bija ar maksāšanu? To es nezinu, acīm redzot, vai mēneša sākumā vai mēneša beigās samaksāja pa visu mēnesi. Es tā vismaz iedomājos, vai ne? Andris Strēlis visu mūžu strādāja Latvijas televīzijā par operatoru un dzīvoja Tērauda-Lietuvas ielā. Braucot mājās ar taksi, vienmēr bijis jāpaskaidro, tā ir iela starp kapiem un gaļas kombinātu. Tad šoferi uzreiz zinājuši. Nāc no pilsētas, skaties, viss iela pilna cūkām. Un tad es nezinu, cik tā ir taisnība, bet tāpat te parunāja kaimiņi, kad viens otrs tāds fiksāks vīrs, vienu otru to ruks esot ievācis savā pagalmā. Mums, pieņemsim, tā deficīta pa gaļas līniju nemaz nebija. Jo pat cik šeit, varētu teikt, ļoti daudz apkārtējie strādāja, tad nevarēja atkauties vien no tā, ka zvana atkal pie durīm vai ne un piedāvā, vai nevajag tādu gabaliņu gaļas, vai nevajag tādu vai tādu des vai kā. Šajā vietā jūs apjuktu pat tad, ja jums būtu rokās karte. Jo tur ir Tērauda-Lietuvas iela un te kaut kur ir jāsākas Atlas ielai, bet ir tikai laukums, daudzas mājas un nekā. Bet te ir viena viltība, ir jāiet iekšā pa šiem vārtiem, jo Atlas iela, lūk, turpinās tur dziļi. Pirms kādiem gadiem, 5, šeit mašīnas reti bija, jo šī bija tāda iela, kas, vienam uzņēmumam piederēja pašam savu ielu. Tas ir Rīgas miesniekam, ja? Toreiz. Stilīgi. Nē, stilīgi. Visnotaļ, es domāju, rūpnīcai pašai sava iela, kura no abām pusēm ir ar vārtiem noslēgta. Stilīgi, jā, bet šobrīd šeit ir tāds jau stipri tāds rūpniecisks industriāls rajoniņš, kur ir daudz uzņēmēji strādā un šķiet visnotaļ veiksmīgi strādā. To liecina kustība, šeit mašīnu kustība. Gan jau drīz arī autobusi te brauks. Šī vieta Rīgā vairāk vai mazāk viņa ir saistīta ar gaļas, ar desu ražošanas tradīcijām jau no 1922. gada, kad šeit Centrālā Savienība Konsums atvēra savu pirmo desu darbnīcu. Pēc 10 gadiem, 1932. gadā jau šeit tika nodibināts slavenais bekona eksports, kurš līdz pat 40. gadam eksportēja Latvijas bekonus uz Ameriku, uz Šveici, uz Zviedriju, uz Angliju. 1944. gada 16. oktobrī uz nacionalizētā uzņēmuma bekona eksports bāzes tika radīts Rīgas gaļas un konservu kombināts. Paldies partijai un valdībai. No visas sirds saka padomju ļaudis. Rīgas gaļas kombināts, tāpat kā Valmieras gaļas kombināts, viņa tā pamatmisija bija ražot desas un gaļu ražot priekš Ļeņingradas. Ļeņingrada pasūtījusi, cik tur tos refrižerators ar tām desām un tām visām lietām pasūtījuši uz lielajiem Maijasvētkiem. Bet skat, Ļeņingradā tur pieņems tas lēmums, ka tos Maijasvētus tur bišķi garāks taisīs. Tur nav bijis, kas pieņem tos vagonus. Un tad tā kā teikuši, nevediet mums, atvedīsiet tur pēc svētkiem, tas ir pēc nedēļas vai kā, bet toreiz tām desām realizācijas termiņš bija 5 dienas. Rīgā desas pārdot neatļāva, bet kombinātā strādājošie atrada izēju. Te darbojusies racionalizatoriskā doma. Tā, piemēram, ir desa. Neticat? Aktuvākos vai kaut kur citur noslēpts smagums, iebraucot kombinātā. Izbraucot, tā vietā būs gaļiņa vai desiņa.
Izrādās, gaļas un konservu kombinātā sasniegts savdabīgs rekords. Pirmā vieta republikā produkcijas izlaupīšanā. Šī ir tā slavenā iela, kur tās desas met pāri pa žogu. Un mēs attiecīgi novaktējām, un šeit tad kādu desas luņķi jau arī paši dabujām atnest mājās. Kaut gan māte teica, ka tas varbūt nav īsti labi, bet īpaši jau nelamāja mūs par to. Un iela mums ir tādā ziņā bija ļoti forša, kad te visu, ko varēja kā puikām darīt. Ja? Šeit pat pretīm bija pasta, Latvijas pasta noliktavas. Tur bija visādas kastes un mazas pastkastītes, tur visu kaut ko varēja ķimerēties, darīties. Turpat blakām bija Rīgas miltu kombināts, kur arī tur bija darīšanas, tur bija pa miltu maisiem, ko daudzīties, un sargus varēja mazliet pakaitināt. Te garlaicīgi nebija nevienu brīdi, un bija tā, ka pat es īpaši nekādos pulciņos neesmu darbojies, jo man bija iela. Mans pulciņš bija šeit. Te jau pašrauši tās ielas ir vairāk meitenes nekā zēni. Ko jūs te dariet? Pārsvarā mēs šitā neastramies, mēs ejam uz skolu spēlēt basketbolu vai arī sēžam ielas galā pie trubām, laiku sitam nost. Kas tur pie trubām tāds foršs ir? Tur var, kā teikt, ārdīties un spēlēties. Tur zālīte ir un brīvs laukums. Tā kā. Un Elvija, ko tu dari? Ko tev patīk darīt? Spēlēt basketbolu. Cik es zinu, mūsu skolā ir 3. labākais sports skotājs Latvijā, tāds Losovs. Tanī gadā, kad skolai mainīja jumtu, tad mūsu klase bija viena no tām, kas praktiski ar savām rokām arī sanesa šos te dakstiņus. Jau viņi ir drusku apsūbējuši, bet viņi 90. gados mainīti. Tāpat arī šie te žoga stabiņi ir mūsu rokām rakti fiskultūras stundu laikā. Jā, te ir arī visādi darbi bijuši un daudz kas darīts. Viens no tādiem varoņdarbiem, jeb kā lai to nosauc pēdiņās, mēs esam peldējuši. Ja kāds zina, kad ūdens tornis sastāv, tur augšā ir 2 lieli baseini. Tas bija tāds mums... Daudzi nobijās, bet mēs toreiz tur peldējāmies. Diezgan ekstremāls sajūtas īstenībā. Tad jālējāmies, mums spēlējām hokeju, jo bija vienalga, cik dziļš sniegs vai kas. Tur bija pietiekami labi apledojis un vienmēr notīrīts sniegs, tā ka mums bija reāls hokeja laukums tieši alejā. Tramvajs vai tu tur negāji? Gāja, bet tas jau mums galīgi netraucēja. Tas jau tieši forši. Savukārt pastaigu vieta visu paudžu Jāņa Poruka 8. vidusskolas audzēkņiem ir Meža kapu aleja. 1913. gads ir iezīmīgs arī ar to, ka ne tikai attīstījās Čiekurkalna infrastruktūra, bet tika atklāti 2. meža kapi. Un tas tika izdarīts pēc tāda interesanta paņēmiena Rīgā, vēl varbūt nebijuša. Proti, vācu arhitekts Kufalds izplānoja tā dēvēto via funeralis principu. Mēs viņu tagad arī redzam. Tātad bēru ceļa principu, kapi kā parks. Droši vien šis skats, ko mēs tagad redzam, ir latviešiem, Latvijas sabiedrībai ļoti pazīstams. Tad mēs stāvam pie Jāņa Čaksts pieminekļa, bet ļoti retajam, kuram ir zināms, kas atrodas tulīt aiz Čaksts pieminekļa. Šeit ir 2. meža kapu vācu sektors, un mēs atrodamies vietā, ko dēvē par Landesvēra brāļu kapiem. 19. gadā Latvijas valsts tikai sāka nostiprināties, un tai bija ļoti daudz ārēju ienaidnieku. Gan ārēju, gan jāsaka arī iekšēji. Viens no šādiem ārēji iekšējiem ienaidniekiem bija Stučka. Tieši Latvijas vācieši vai vācbaltieši ar saviem bruņotajiem formējumiem bija tie, kas spēja izcīnīt cīņu pret Stučkas režīmu, un šis bruņotais formējums, kas ir iegājis vēsturē ar lielu nozīmi, ir vācbaltiešu Landesvērs. Landesvēra brāļu kapu komplekss tika atklāts 1929. gada 22. maijā, kad bija pagājuši 10 gadi kopš Rīgas atbrīvošanas no Stučkas režīma. Nepagāja 2 nedēļas, kad nezināmi ļaundari saspridzināja šo te centrālo akmeni ar krustu. Tādu rīcību skaidroja ar naidu, ko bija veicinājusi Landesvēra pretdarbība Latvijas valstī, Ulmaņa valdības gāšana 1919. gada aprīlī, Cēsu kaujas un Bermontiāde.
Pieminekli atjaunoja pēc gada. Tepat netālu Gaujas ielā tapuši daudzi pieminekļi, un arī to vēsture ir gan sarežģīta. 1909. gadā Augusts Folts ir iegādājies zemes īpašumu Plettenberga ielā 9. Un mājas un šķūņa, akmens apstrādes šķūņa izbūvēja. Ar to varētu teikt, sākās tēlniecības vēsture Gaujas ielā. Viņš ar savu būvplastiku, ar tēlniecības plastiku figūrām gan uz Valdemāra ielas pilsētas muzeja fasādes, gan pie operas Strūklaka, kas ir zināms objekts, kas it kā pēc tās vēstures skaitās, ka tās viņa nākamās sievas. Teiksim, portretējums, jo viņa tā Olga esot pozējusi. Tas, protams, ir tādā tēnku nojausma līmenī, bet tā dibena forma praktiski tāda, kāda ir. Tā Olgai viņa vijās caur Rīgas fasādēm. Tur mēs atkal redzam pirmā numura to akmens kalšanas nojumu. 20. 30. gados aktīvi strādāja zāģis un lielam zālim zāģēja aležu šūnakmeni priekš brāļu kapiem, meža kapiem, brīvības piemineklim. Tas ir Piņķos pēdējais varonis, kā mēs, kā var teikt, granītē veidojam. Ja? Kāpēc jūs sakat pēdējais varonis? Es domāju, tagad jau bišķi kā laikmetīgi mākslē, un tādas lietas it kā nav modē. Jā, tas ir tomēr tādās klasiskās formās taisīts, jo principā viņš bija 39. gadā uztaisīja tēlnieks Briedis, un pēc kara viņu tur saspridzināja, un praktiski jau tagad laikam tādas nemaz nemēdz taisīt. Tagad jau kaut ko tādas visādas instalācijas, happeningi, un kas tur vēl tik nenotiekās. Modernā māksla ir savādāk bijis. Slavenais profesors Eriks Melks, jau ir augšā. Tā viņš mums taisa labu laiku, ja. Iesaka ar šitā. Viņš nospēr krieviem, ka krievi uzspridzināja šito pieminekli. Viņš nospēr galviņu, galva palika granīti. Apmēram 100 kilo, jauneklis, iebaz maisa un 40 gadus turēja savu akā, ielaid jakā. Jo čeka meklēja, kur tā galva palika. Un tagad sākās atmodu, viņš atnes pie maniem, atnes to galviņu un mēs no galviņiem iziet, tagad jau pēc 10 gadiem uzturēsim gatavu. Un vēl viens burvestība liecinieks ir tā saucamais Salaspils šķūns, kur tā laika Ļeņina prēmijas laureāti veidoja Salaspils memoriāla cilvēku tēlus. Bet kā tad bija ar uzvaras pieminekli, vai tad tas tapa kaut kur citur? Nekur viņš citur arī nevarēja tapt. Šī pagājuma vidū bija tā varoni māte ar visu bērnu, kur Aivars Gulbis skraidīja augšā lejā ar to bērnu. Toreiz īpaša komisija izlēma, ka bērns uzvaras pieminekļī neiedaras, un tēlniekam tas bija jānoņem. Te zem mums ir lielā bronzas Lietuva, kur daudz Ļeņini, Smiļģi, Krišāns Barons, ar kailfigūras, teiksim, atjaunotā Folca Nāriņa atkal ieraudzīja gaismu tieši šeit apakšā. Nesanāk, vai ne? Tas nav šķaidīts. Un ja ir šķaidīts un nesanāk, tad ir pa mažu šķaidīts. Tad tāda smalka lieta, tas rituāls ļoti smalks. Šis liešanas moments, viņš jau īsts, jūs paši redzēt, tas nav ilgs. Pats galvenais process jau ir to formu uztaisīt, vai ne? Liela nozīme tieši no metāla. No metāla sastāv. Drusciņi kaut kas par daudz, par maz un arī tas pats. Kā to šķaidīšana tāpat. Ja par daudz, tad arī nav riktīgi un ja par maz arī. Bet es te skatos tāds skaists tēls. Mūsu pirmais prezidents Jānis Čakste, viņš arī piedzimis šeit. Tagad viņš ir piedzimis šeit, jā, tas otrais, jā, tā varētu sacīt. Es jau tagad tikai tās pēdējās niansītes. Tas lielums jau ir cauri, visgrūtāk jau kamēr ģipsī uzveido. Un tad pārējo jau man meistari bronzas Lietuvē viss izdara to melno darbu, kā saka, to smagāko. Bet šoreiz man laimējās, mana pirmo lējienu visi gabali atlējās. Mēs bijām pa gabaliem lējuši, ja? Un viss atlējās uzreiz, mums nebija jāpārlēj. Tagad jau viss ir tādā kārtā ir samazglots, ka tu nevari vienkārši kā dieva dots radījums ņemt un taisīt mākslu. Tomēr jāizdīc no sākuma nauda, pēc tam tev jāatcerās, kāpēc tu viņu dīci. Bet katrā ziņā daudz maz iespējas uz to pusi ir. Mākslinieku savienība tā kā šo
teritoriju īpašnieks un pārvaldītāji it kā iecerējis tādu nelielu reanimāciju, lai tie deklasētie bomžveidīgie tēlnieki arī atgūtu savu, ja ne kādreizējo seju, tad vismaz Eiropas cienīgu ģīmi. Un atgūt katrs savu šķūnīti, kur top māksla. Savu kartupeļu šķūnīti. Nākošajā raidījumā pēc 2 nedēļām Jura Alunāna, Andreja Punkura, Nikolai Rēriha un Jeruzalemes iela.